pierakstījis palasiešu, runāšos baltiski, pat ka latviski 30 gadus gandrīz, ka neesmu runājis, man varētu būt ļoti naveikli latviešu valoda. Tātad, mēs daudz zinām par Jāni Pujetu kā mākslas zinātnieku. No viņa biogrāfijas zinām, ka viņš studēja vienlaicīgi gan mākslas zinātnes, gan juridiskajā fakultātē. Uzreiz gribu piebilst, ka Jānis Pujets bija arī liels pasaku stāstītājs, un visticamākais, ka Jānis, viņa vecākais dēls, viņa pasakām ir noticējis. Jo otrā pasaules kara beigas Jānis Pujets sagaidīja Kurzemes katlā. Zābakus kā bagāta zemnieka dēls viņš pazina kopš 5 gadu vecuma. Ar kājām uz Rīgu viņš negāja, tādēļ, ka viņi aizbrauca, viņiem bija zirdziņš, un rati viņi uz Rīgu aizbrauca visi 3, gan brālis jaunākais un māsa, un Jānis uz Rīgu aizbrauca ar rati. Un tā kā ir zābakus, viņš varbūt kādreiz remontēja zābakus, bet ne šūpa. Un vēl pie reizes palabošu, Jāņa māte nebija ne pirmā skolotāja Latgalē, kur nu vēl Latvijā. Jā, viņa bija viena no skolotājām, kura pabeidza Pēterburgas skolotāju institūtu, jā, un strādāja par skolotāju, bet nu pirmā viņa noteikti nebija. Tagad tā, kādēļ Jānis izvēlējās šīs fakultātes? Šo jautājumu es viņu uzdevu tālajā 1973. gadā. Šajā gadā Jānis Pujets bija izveidojis svētdienas skolu Rīgas latgaliešu inteliģences bērniem. Šeit pirmkārtām apguvām latgaliešu valodu, kuru neviens Rīgā dzimušais latgaliešu bērns nezināja. Dziedājām latgaliešu tautas dziesmas, mācījāmies Latgales vēsturi un daudz runājām arī par Latgales tautas mākslu. Tā ka šajā svētdienas skolā piedalījās ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki, tad radās ļoti interesants diskusijas. To vidū, teiksim, par valodniecības tēmu. Dalībnieku vidū bija gan ziemeļi, gan dienvidi, gan austrumu Latgales, gan vidus Latgales pārstāvji. Līdz ar to diskusija bija par to, kuru latgaliešu valodas dialektu izvēlēties par pamatu latgaliešu literārajai valodai. Karstās diskusijās nonācām pie slēdziena, ka vajadzētu pēc analoģijas ar baltiešu latviešu valodu par pamatu ņemt vidus dialektu. Kā arī to, ka stroda ortogrāfija ir novecojusi un ka ir nepieciešams pieņemt jauno ortogrāfiju, kurā divskaņi tiek apzīmēti normāli kā divskaņi. Daudz diskusiju bija par Latgales vēsturi, kurā dalībnieki sadalījās divās frontēs. Viena bija Franča Trasuna piekritēji, otra bija Franča Kempa piekritēji. Šeit kopsaucējs netika rasts, kaut gan visa Latvijas brīvvalsts pieredze, gan pirms Otrā pasaules kara, gan pēc neatkarības atgūšanas liecina, ka Kempam tomēr bija taisnība. Šīs sēdienas skolas notika tikai pusgadu, un negaidīt viss saprāvās. Kas bija noticis? Jānis Pujets tika izsaukts uz valsts drošības komiteju, un tur viņam lika saprast, ka buržāriskā nacionālismu un latgaliešu separātismu ideju popularizēšana jaunatnes vidū nav pieļaujami. Kā gan valsts drošības komiteja par to uzzināja, par privātu un pašā publikā par nezināmu lietu. Par to mēs parunāsim mazliet vēlāk. Tātad šajā laikā es uzdevu Pujetam jautājumu par to, kāpēc viņš izvēlējās mākslas zinātnieku un juristu izglītību. Viņa milzīgās mākslas vēstures zināšanas es pieredzēju jau gadus 4 pirms tam, ap 70. gadu, kad mēs kopā bijām Pēterburgā, tad Ļeņingradā. 2 dienas viņš mani mocīja Ermitāžā. 8 stundas no muzeja atvēršanās līdz muzeja aizvēršanai. Mārtiņ, šitai zālē ejam cauri, te nav ko redzēt, šeit skaties. Un lekcija par šo gleznu. Mārtiņ, neskaties uz tiem zobeniem, ejam uz nākošo. Šī glezna ir jāskatās, tas ir mēsls, ejam tālāk. Un tā 2 dienas, 8 stundas. Man liekas, ka aizbraucot uz Pēterburgu šodien, es vēl šodien varētu nosaukt
kādā stilā, kura ēka ir vēsturiskajā centrā uzcelt, kas ir ampīrs, kas klasicisms un tā tālāk. Nu, tas ir par šo, tas vien arī liecina to, ka Pujads Jānis neaprobežojās tikai ar tautas mākslu vai Latgales keramiku, viņam bija milzīgas enciklopēdiskas zināšanas par visu mākslas vēsturi. Bet viņam bija arī enciklopēdiskas zināšanas par Latvijas un Latgales vēsturi un arī Eiropas, protams, vēsturi, lielas filologa zināšanas, un tādēļ es viņam prasīju, kādēļ neizvēlējies vēsturnieku vai filologu studēt. Uz to viņš atbildēja, ka māksla ir vismazāk pakļauta varas cenzūrai un konjunktūrai. Vēsture tiek pārrakstīta pēc katras varas prasībām, un pielāgota katrai varai. Bet valodniecības jautājumi, tur ir tas pats. Paskaties latgaliešu valodas likteni, atbildēja man Jānis. Kā izmainījās latgaliešu vietvārdi pēc 34. gada 15. māja apvērsuma? Dricāni, dricēni, viļāni, viļēni, Rogovka, Ragavas ciems. Brīnums, ka burkāni netika pārsaukt par burkēniem. Tas pats notika padomu laikā pēc 1958. gada, kad sākās padomu laika drupas aizliegums. Toties māksla ir vismazāk pakļaujama cenzūrai. Ja tēlotai mākslai padomu laikā bija jādod savu nodevu socialistiskajam realismam, tad tautas māksla bija ārpus šiem rājumiem. Ar mākslas palīdzību varēja celt tautas pašapziņu, kas īpaši bija svarīgs visos laikos un visos režīmos apspiestajai Latgalei. Tad jautāja, kāpēc gan vēl jurisprudence? Šeit bija īsta un kodolīga atbilde. Lai uzvarētu ienaidnieku, ir jālieto viņa ieroči. Te man radās jautājums pašam sev, kā gan Jānis 1945. gadā, 20 gadu vecumā, tik labi saprata visas kopsakarības, kā viņš jau tad zināja, ka komunisti ir lielākais naidnieks latviešu tautē. Atbildi meklējam viņa vecāku biogrāfijās. 1941. gada 1. jūnijā tika arestēts viņa tēvs Alfons Pujads. Kāpēc ne 14. jūnijā, kā lielākā daļa represēto? Jo tautas ienaidnieku sarakstos viņš tika ierakstīts jau 1919. gadā, kad Latgalē valdīja boļševiki. 1919. gadā, kad neatkarīgās Latvijas armija sāka atbrīvot Latgali no lielniekiem, boļševiki sāka piespiedu mobilizāciju sarkanajā armijā. Rogovkas ciema milicis ieradās ar mobilizācijas pavēsti pie Alfona, iesēdināja ratos un ved uz mobilizācijas punktu. Iebraucot mazā mežiņā, jo Rogovkas apkārtnē lielu mežu nav, Alfons izvilka no kabatas labi noslēpto mazo Brauniņa pistoli un šo milici nošāva un noslēpās mežā. Lielnieki, lai atvietos, arestēja viņa nesen apņemto sievu Annu Pujati, skolotāju, kura bija bērniņa gaidībās. Lielniekiem atkāpjoties, Anna tika aizvest uz Krieviju, kur cietumā viņai piedzima bērns, un nepietiekamās vai neesošās medicīniskās aprūpes dēļ bērniņš pēc dažām dienām nomira, un Anna nokļuva komā. Kad Anna no komas atguvās, viņa jau bija slimnīcā, bet pilnībā zaudējusi atmiņu. Pēc vairākām nedēļām staigājot pa slimnīcas dārzu, viņa ieraudzīja mazu kapu kopiņu, kas viņai lika kaut kam galvā uzplaiksnīties. Viņa sanitārēji prasīja, kas šeit ir apglabāts. Viņa pateica, tur guļ tava meitiņa. Viņai pēkšņi atgriezās visa atmiņa, viņa atcerējās, kas viņai ir, kas notika un kāpēc notika. 1920. gada 11. augustā tika noslēgts Latvijas-Krievijas miera līgums un saskaņā ar tā 9. pantu par bēgļu evakuāciju Anna atgriezās Latgalē pie vīra. Vai Pujatu Jānis, zinot šos notikumus, kaut mazākajā mērā loloja cerību, ka pēc 1945. gada komunisti būs kļuvuši cilvēcīgāki? Protams, ka nē.
Zinot visus šos apstākļus, Jānis paralēli mākslas zinātnē izvēlējās studēt jurisprudenci, lai varētu cīnīties ar ienaidnieku ar tā ieročiem. Nepārāk sen vietnie periodika LV, es atvainojos, man flash atmiņa kaut kur palika, es būtu varējis parādīt, bet es arī šo to varēšu nocitēt. Izlasīt 1953. gadā izdotu rakstu žurnālā Zvaigzne par Jāni Rozentālu. Tas bija rakstu sērija par latviešu reprodukcijām. Jā, tad neviena bija. Tas bija tikai viens. Pirmā daļa bija veltīta padomu sociāliskā realismu gleznājas Stahānovieši rūpnīcā, kam ar Rozentālu nebija nekāda saistība. Tomēr pateicoties šim Stahānovietim, kur autori neviens vairs šodien neatcerās, varēja uzrakstīt skaistu rakstu par gleznotāju Rozentālu. Atvainojos, neveikls esmu. Tā, jā. Varēja uzrakstīt rakstu par Rozentālu, un ko cenzūra nevarēja aizliegt, jo pirmā daļa bija taču par Stahānoviešiem. Pateicoties Jāņa mīlestībai pret Latgali un viņa apjomīgajām zināšanām 58. gadā izdevās izveidot vērienīgu Latgales mākslas izstādi, kā Vincevičs kundze stāstīja, izdevās arī izveidot Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu, kas gan viss mazliet sabremzējās 59. gadā, kad nacionāli komunisti vairs nebija Latvijā pie varas un nāca Krievi ielikteņi, sākās nākošais latgaliešu drupas un kultūras aizliegums. Vismaz labi, ka tajā laikā Jānim Pujatam izdevās panākt to, ka Latgales keramiķiem nav jāmaksā astronomiskie nodokļi, ar kuriem viņi tika aplikti. Tad tāds nākošais ievērojamais Latgales kultūras atzimšanas posms, pateicoties Jānim, sākās 1980. gadā, kad notika pirmās Latgales keramikas dienas. Citēšu rakstu no 80. gadā avīzes. Jāzepa Pīgoža plakātā par rīkotājiem uzskaitīti arī PSRS un LPSR Mākslinieks Savienības PSRS Mākslas akadēmija. Pamatīgi strādājis mākslas zinātnieks Jānis Pujats, ieradās viesi no Maskavas, Igaunijas, Lietuvas, Rīgas un citurienes. Viņa vidū LKPCK, ja tie, kas nezina, Latvijas Komunistiskās partijas centrālās komitejas kultūras nodaļas vadītājs Boris, LPSR kultūras ministra vietnieks Batraks, PSRS Mākslinieku Savienības Mākslas zinātnes un kritikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks V. Tolstojs, KPFSR, tas ir Krievija, tautas māksliniece, PSRS mākslinieku tautas mākslas sekcijas priekšsēdētāja Orlova, PSRS Mākslas akadēmijas dekoratīvās mākslas nodaļas sekretāra Jelkova, PSRS kultūras ministrs eksperta Ļitvinova, Viļņas mākslas institūta prorektors Adamons, mākslinieks, zinātnieks, dzejnieks un žurnālisti. Vai kāds vēl varētu šīs personas no Maskavas, no centrāla komitejas, kultūras ministrijas, mākslinieku savienības salasīt šeit Latgalē? Tas bija Jānis Pujats ar savām juristu un mākslas zinātnieku zināšanām. Ja sabrauc šādi Maskavas viesi, tad vietējiem kompartijas darbiniekiem nekas cits neatlika, kā akceptēt šādu pasākumu. Jo viņi tika nolikt fakti priekšā jau sagatavošanas laikā, ka akcepts ir saņemts no Maskavas. Jūs tikai izpildiet, mīļie draugi. Jā. Lai visu šo Latgales keramikas dienu pasākumus un visu, kas saistīts ar Latgales keramiku attīstību, Jānim kā Jāņam Zvirdziņš bija 1975. gada februāra PSKP-CK lēmums par tautas mākslu. Šo lēmumu viņš
katrā savā izstādes recenzijas iesākumā citēja, aprakstā par mākslu, citēja, un atkal neviens nevarēja aizliegt šo publikāciju publicēt, jo tur taču ir par CK. Tur tas teksts, protams, bija tiem, kas jaunāka paudze nezina, lai saprastu, kā tas notika. Tautas lietišķa dekoratīvā māksla ir padomju sociālistiskās kultūras neatņemama sastāvdaļa. Tā aktīvi ietekmē mākslinieckās gaumes veidošanos, dara bagātāku profesionālo mākslu un bagātina tehniskās estētikas līdzekļus. Tas rakstīts Pravdas 1975. gada 27. februāra numuriem. Kā jūs teicat, ar šiem vārdiem Jānis iesāk gandrīz katru rakstu par Latgales keramiku. Tas nozīmē, ka tie bija 5 gadi smags darbs Maskavas visaugstākajās aizkulisēs no 1975. līdz 80. gadam. Vēl diezgan iespaidīgs darbs tika ielikts turpmākajā laikā pēc 80. gada, lai uztaisītu grandiozo izstādi 1983. gadā Maskavā. Bet tagad ir jautājums, kas viņam visus darbus bremzēja? Kādēļ nevienmēr viņam veicās tā, kā gribētos? Te ir jāatgriežās pie tā jautājuma, ko es savu stāstījumu sākumā uzdevu par svētdienas skolām. Kāpēc apstājās tās? Valsts drošības komiteja pilnīgi visur bija augstas. Pagaiši izskrienot cauri brīvi pieejamiem Valsts drošības komitejas arhīviem, sapratu, ka Jānis Pujats bija aģentu ievainots. Atceroties uz svētdienas skolas laiku, atradu kādu arhitekta kartiņu, kurš bija šīs skolas dalībnieks. Paskatoties viņa tuvus draugus, vienu gleznotāju, otru grafiķi, arī viņa kartiņas ir šajā kartotēkā. Latgalē pat mazliet kuplāks birums, kāds keramiķis, kāds kokteilnieks, kāds kultūras darbinieks, kāds ar mākslu saistīts cilvēks, kur tēvs bija kadru VDK virsnieks, arī bija šajā sarakstā. Un tas ir amizanti, jo šis virsnieks slepeni brīdināja Jāni par gaidāmām kratīšanām, par izsaukumiem uz drošības komiteju. Šī sakarā neliela atkāpe atkal uz 70. gadu. Kādu dienu mana mamma, Jāņa Pujata māsa, piebāza man ceļojumu somu ar izlietotiem iepirkumu papīriem, lai viņi izskatītos pilni. Mēs devāmies pie Jāņa Pujata. Atpakaļceļā man mugursoma bija pilna ar tādā laikā aizliegtajām grāmatām, jo šis Valsts drošības komitejas virsnieks bija brīdinājis, ka drīzumā gaidāma kratīšana, tādēļ viņš vērtīgākās no grāmatām, kuras negribēja, lai kratīšana kāds konfiscē, sakā manā mugursomā, mēs aiznesām pie sevis, noslēpām mūsu grāmatu laukā. Mums bija cerība, ka pie mums šī kratīšana nenotiks. Pateicoties šim gadījumam, es 10 gadu vecumā izlasīju Aleksandra Grīna Dvēseļu puteni, kurš arī bija aizliegto grāmatu sarakstā. Un noslēdzot par šiem sprunguļu licējiem, mēs, protams, nekad neuzzināsim, kāda loma katram bija, ko kurš stāstīja, ko kurš nestāstīja, kurš bija piespiedu kārtā parakstījis šos papīrus, kuram tas atkal ļoti patika. Bet viens ir skaidrs, Jānis Pujats gāja kā ledlauzis. Viņam bija tikai 2 mīlestības. Viena bija Latvija, bet vislielākā